politiķu krustugunīs kārtējo reizi nonācis jautājums par dubultpilsonību. Strīda iemesls dubultpilsonību varēs iegūt tikai Eiropas Savienībā, NATO un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs dzīvojošie latvieši. Izmaiņu pretinieki Saskaņas centrs gan apgalvo, ka šādi noteikumi diskriminēs lielu daļu Latvijas pilsoņu, piemēram, cilvēki, kuri dzīvo Krievijā, dubultpilsonību nevarēs iegūt. Trimdinieki, represētie, līvi un nepilsoņu bērni būšot lielākie ieguvēji. Tomēr nesaskaņas pilsonības likuma izstrādātāju vidū ar katru dienu pieaug. Nav ko smieties, nečaklīgs. Jūs katru reizi varētu no savu analfabetismu. Tomēr lielākie šķēpi tiek izvilkti brīdī, kad runa ir par valstīm, kuru pilsoņi varēs pretendēt uz dubultpilsonību. Šoreiz gan par šo jautājumu bija iespēja izteikties tikai vienam deputātam. Komisijas vadītājs, zinot, ka diskusijas tikai uzņems apgriezienus, to apturēja un pārcēla uz citu dienu. Saskaņas centrs gan ir noskaņots kareivīgi. Arī Krievijā, Baltkrievijā un citās NVS valstīs ir jābūt iespējai iegūt dubultpilsonību. Ir slikti šķīrot Latvijas pilsoņus. Gan etniskus latviešus un līvus, gan arī citu tautību Latvijas pilsoņus, jo ne jau vienmēr cilvēki varēja izvēlēties, kura valstī apmesties. Abas puses ir pārliecināts. Šis kašķis turpināsies līdz pēdējai grozījuma pieņemšanas dienai. Tomēr no savas taisnības viņi neplāno atkāpties. Tās valstis, kas ir noskaņotas mainīt mūsu valsts, varbūt pat statusu, ietekmējot, pārņemot vai izdarot kādas ietekmes, ko mēs zinām pēc citiem gājiem. Viņas nav, piemēram, par Krieviju. Viņa nav pelnījusi, lai būtu līdzvērtīgā statusā ar kādu no tām valstīm, par kurām mēs runājam īpaši. Tikmēr liela daļa izbraucēju nesaredz grozījumu nepieciešamību, jo, piemēram, Latvijas pilsonis, prasot pilsonību Vācijā, to bez grūtībām var iegūt. Deputāti gan gatavi turpināt darbu un slavē sev par to, ka uzlabo likumu, kurš nav grozīts gandrīz 20 gadu. Laura Pavlovska, Ingmars Stankēvičs, TV3 ziņas. Skolas izlaiduma daudzi skolēni gaida visus 12 gadus. Tomēr šogad vairākas mācību iestādes ir neizpratnē par to, kā šos svētkus